Mani sauc Ksenija, pārstāvu uzņēmumu HM Guru. Mēs esam komanda no Jelgavas. Šodien gan mēs esam divatā, bet mūsu produkts aug un attīstās Jelgavā un ir domāts dažādām namu pārvaldēm, biedrībām, kas nodarbojas ar namu apsaimniekošanu. Un cik daudz no jums nodarbojās ar māju apsaimniekošanu šeit? Ja? Kāds bišķīts ir, ja? Tad jūs noteikti būsiet arī sastapušies ar kādiem izaicinājumiem ikdienā. Un dažus mēs esam šeit minējuši. Tātad viena no biežākajiem, kas varētu būt, tā ir rēķinu sagatavošana, tas ir manuāls process, tad ir ļoti daudz lieli Exceli, pēc tam tas viss ir kaut kādā veidā jāsaglabā, jāizsūta, tas viss ir manuāls darbs, citreiz vēl jāprintē, jāvadā, jāizmētā pa pastkastītēm, ilgi un sarežģīti, bet tā jau vēl, tas jau tikai puse no visa, jo tad, kad sāk cilvēki maksāt, tad mēs arī manuāli ejam visam cauri, pārbaudam, kas ir samaksājis, kas nav samaksājis, citreiz viņi samaksā vairāk, citreiz viņi samaksā mazāk. Un attiecīgi šīs te problēmas izrādās ir ļoti viegli risināmas, un sistēma to var izdarīt jūsu vietā. Kas attiecas uz skaitītāju, tur, piemēram, rādījumu vākšanu, kā tas parasti notiek. Pēc darba laika kāds aktīvs cilvēks, mājas vecākais apsteigāja visus dzīvokļus, savāc rādījumus, citreiz cilvēku nav mājās, un tad tā viss šis stāsts ilgs tur 2-3 dienas. Ja? Šeit, attiecīgi, arī programma to dara jūsu vietā, kādā veidā viņi jums atgādina, hei, ir laiks nodot rādījumus, un tad jūs ieiet savā ērtajā aplikācijā, kas jums vienmēr ir par rokai, ievadāt rādījumus un viss. Tā kā tas ir daudz, daudz vienkāršāk. Arī tos pašus ūdens iztrūkumus jums sistēma sarēķina, un tad jūs vienkārši varat ielikt rēķinā, un viss notiek automātiski. Komunikācija arī ir tāds būtisks aspekts, tad, kad mēs strādājam ar cilvēkiem, jo cilvēki grib zināt, kas notiek viņu mājās, vai ne? Viņi grib zināt, kādi lēmumi notiek, kādi ir plānotie remontdarbi, arī vienkārši zināt, kur zvanīt, ja notikusi kāda nelaime, kāda saliešana vai ir nepieciešama kāda remontdarbi, un arī šo te aspektu sistēma risina. Es vēlāk izstāstīšu, rādīšu attēlus, kādā veidā mēs to visu darām, bet faktiski tātad visbiežākie izaicinājumi, ar ko apsaimniekotāji sastopās, tad mūsējā platforma palīdz to risināt. Mūsu mērķis, mēs kā uzņēmums, kā produkts, mēs vēlamies demokratizēt namu pārvaldes digitalizācijas rīkus, jo mēs visi zinām, jā, ka tādas lieli portāli un aplikācijas, tie ir pieejami tikai lielajiem. Un mazajiem savukārt tas nav tik vienkārši. Ja? Tātad ar šo produktu, vienkārši nopērkot abonementu, viss šis komplekts kļūst pieejams gan pārvaldniekam, gan iedzīvotājiem. Ir 2 portāli. Viens ir iedzīvotāju portāls, ko redz pārsvarā visi, kas ir reģistrējušies, un ir pārvaldnieku portāls, kas piedāvā kontroli pār to, ko jūs tur redzat, plus vēl dažas funkcijas papildus, ko varbūt iedzīvotāji neredz. Pārvaldnieka portāls, tātad galvenās funkcijas es esmu uzrakstījusi, ja, ka tad mēs piedāvājam aptaujas un balsošanas, neobligāti tās ir oficiālās aptaujas lapas, tikpat labi tā var būt vienkārši aptauja par to, vai pieslēgt apkuri, vai jūs apmierinat, cik tīrs ir pagalms, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Bet varam arī oficiālās balsošanas, kad viss ir ar autorizēto e-parakstu notiek, leju pielādējam visus arhīvus protokolus un izsūtam automātiski tālāk.
Automātiski rēķina atskaites un maksājuma piesaiste, par to es jau jums izstāstīju. Vēlāk es jums parādīšu, kā tas izskatās no pārvaldnieka portāla puses. Bet jā, jūs vienkārši ievadāt mājai pakalpojumus, kādus jūs sniedzat, sistēma visu aprēķina, un pēc tam ar vienu pogas klikšķi rēķina aiziet reģistrētajiem lietotājiem. Tad, kad ir cilvēki samaksājuši, paņemat bankas izdruku, ielādējat portālā un viss strādā. Visi atlikumi, visi parādi, viss rēķinās automātiski. Pieteikumu, uzdevumu, darbu, materiālu un darbinieku pārvaldīšanu vienu vietu. Tas ir servisa centra modulis. Mums būs arī video. Šis ir ļoti tāds ērts modulis tādā ziņā, ka tas ļauj jums sekot līdzi gan tam, kādi ir bijuši pieteikumi no cilvēkiem, gan tam, kur atrodas jūsu darbinieki, cik daudz materiālus jūs esat iztērējuši, cik daudz kilometrus jūs esat nobraukuši. Ja? Tad faktiski tas ir, var teikt, galvenais, ko mēs kā organizējam un pāraugam darbus, tad servisa centrs jums var palīdzēt ietaupīt laiku un resursus tādā veidā. Parādniekus arī mēs varam paskatīties, visus automātiski apziņot, ja nepieciešams, lai pielādēt vēstules tiem, kurus nav iespējams apziņot un izsūtīt pa pastu. Paziņojuma automātiskā izsūtīšana notiek gan portālā, gan uz telefoniem. Protams, tas viss ir pārvaldāms, jūs varat ielikt ķeksīt vai neielikt, un attiecīgi vai nu aizies, vai nu neaizies tie e-pasti. Tā kā nav gluži tā, ka jūs visiem saviem iedzīvotājiem non-stop sūtīsiet paziņojumus. Un vēl viena funkcija, tas ir automatizēts darba atskaites un apsakošanas veidlaps. Šis vēl ir drusciņu procesā, bet drīz jau būs gatavs. Tas ir tad, kad darbinieki varēs savās telefonos paņemt apsakošanas veidlapu šablonus, sabildēt visu, ielikt telefonā, aizpildīt formu, un tad pārvaldnieks to visu redz. Daudz vienkāršāk, nav jāsteigā ar flešiņiem, nav vispēc tam manuāli Wordā, Excelī jāliek, jāprintē. Tas viss notiek jau automātiski. Tā, pašapkalpošanās portāls, tas ir tas, ko redz iedzīvotājs. Ja? Un rekrutās mums viņš glīts ar bildītēm. Funkcijas, ko cilvēki var darīt, viņi var apskatīt gan savus rēķinus, gan kas ir bijuši, gan aktuālos, lejupielādēt, apskatīt statusus, pat apmaksāt portālā. Tas gan nav iebūvēts, tur būs jāpieslēdz papildus servis, bet to var izdarīt. Nav grūti. Tā, iesniegt skaitītāju rādījumu, sistēma 2 reizes atgādina. Pirmo reizi, tad, kad tiek pieslēgta rādījuma ievada, un 1 dienu pirms viņa beidzās, tad ir vēl viens atgādinājums. Lūdzu, iesniedziet rādījumus. Ja? Paziņojumi. Pieteikumi, tie ir tie, ko cilvēki raksta, piemēram, vajag, ieskrūvēt jaunu spuldzīti, notīrīt trepju margas, savākt pie atkritumu konteineriem. Tad jebkas, kur būtu citkārt viņi zvanījuši, kaut ko prasīt, lai jūs izdarat, šeit viņi var ērti uzrakstīt pieteikumu, un tad jūs varat reaģēt uz šo pieteikumu, apskatīt statusus, uzreiz piesaistīt uzdevumus. Tā, balsošanu es jums jau izstāstīju. Šie ir vēl ekrāni no tiem, ko redz iedzīvotāji. Šeit ir rēķinu vēsture, skaitītāja rādījuma statistika. Lūk, šāds te ērts, vizuāli pieejams portāls. Tad, ja jūs vēlaties paziņojumus kaut kādus par kaut kādām tarifu izmaiņām, par plānotiem remonta darbiem vai kaut ko tam līdzīgu, tad jūs vienkārši ierakstāt, un iedzīvotāji šādā te veidā viņus redz, var apskatīt vēsturi, var pafiltrēt, lejupielādēt pielikumus, ja tur tādi ir, un saņemt arī paziņojumu savā mobilajā telefonā. Bet ar to viss nebeidzās. Ja jums ir kaut kādi dokumenti, tāmes, kaut kādas
apsekošanu akti, lēmumi, protokoli, visu to vai cenrāžu, piemēram, darbiem, jūs to visu arī varat publicēt šajā portālā, un tad visa informācija, kas iedzīvotājiem varētu būt saistoša, viņi ir viegli atrodama portālā un nav nekur tālu nekas jāmeklē. Tā, šeit šis jau ir no pārvaldnieka portāla ekrāns, ja? Mēs nospiežam pogu, aizvērt periodu, notiek maģija, un visiem dzīvokļiem ģenerējam rēķinus. Nospiežam vēl vienu pogu, nosūtīt rēķinus, un notiek nākamā maģija, visi rēķini aiziet iedzīvotājiem. Pirms sūtīšanas jūs visu varat pārbaudīt. Nu, lūk. Un, jā, kur varat visu leju pielādēt, ja jums ir jāprintē. Tad viss šitais te, kas saistīts ir ar periodu aizslēgšanu, rēķiniem un maksājumiem, viss ir vienā vietā. Mēs esam pielikuši pūles, lai tas viss ir, lai nodrošinātu lietojamības uzlabojumus, tā kā mēs ļoti rūpējamies par savām nama pārvaldēm. Tā. Nama pārvaldnieku mīļākais Excelis arī mums tiek atbalstīts. Varam izmantot datu importam, eksportam, ģenerēt atskaites, un arī, piemēram, izmantojam XML importus un eksportus banku datu importam vai eksportam, vai arī mums ir atskaites, kas iet uz siltumtīkliem, lai zinātu, cik daudz ūdens mēs esam uzsildījuši un tam līdzīgi. Parāda vēstules arī automātiski varam ģenerēt aktus. Diezgan forši. Vēl, jūs redzat, ir parādnieku sadaļa, kur mēs varam redzēt aktīvos parādniekus, ne tikai aktīvos, arī tos, kas ir bijuši vēsturiski pārdoši savus dzīvokļus, bet parāds ir palicis, viņi nekur nepazūd, ja sistēmā dati ir, tad jūs varat viņiem sūtīt vēstulītes, sistēma jums parādīs, vai vēstulīte ir aizsūtīta vai nav aizsūtīta. Var apskatīties arī, kā šis parāds ir audzis, vai kāds ir maksājis vai nav maksājis. Šeit leju pielādējam vēstulītes. Un te ir video. Šis ir pieteikumu un darba plūsma no visām pusēm. Tātad tas viss sāks ar to, ka iedzīvotājs savā portālā atstāja pieteikumu. Nosūta, var apskatīt, var pievienot komentārus. Pārvaldnieks savā portālā redz, ka ir jauns pieteikums. Dažreiz pietiek vienkārši atbildēt un aizsūtīt viņam atbildi, un ar to viss jau ir atrisināts, bet dažreiz ir jāorganizē darbi. Un tad, kad ir jāorganizē darbi, tad mēs vienkārši pievienojam uzdevumu. Pievienojot uzdevumu, mūsu darbinieks, elektriķis, santehniķis, avārijas darbinieks, avārijas dienas darbinieks. Tad visi tie, kuri strādā pie mums, kuriem ir šī aplikācija telefonā, un visi tie darbinieki, kas tiks pievienot uzdevumam, saņems paziņojumu telefonā. Jums ir jauns uzdevums. Un saņemot jaunu uzdevumu, darbinieks var apskatīt detaļas un sākt darbu. Viņš var pievienot iztērētos materiālus, atzīmēt, cik laika viņš ir iztērējis, vai kādus pakalpojumus viņš ir sniedzis konkrētajā adresē, nosūtīt datus mums, nospiežot beigt darbu, un sistēma automātiski ģenerē mums tehniskās apkopas aktu. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, vai jūs gribat pasīties otrais, vai mēs vienkārši ejam tālāk? Nē. Tas atnāca tādā kā paziņojuma, vai varbūt tas darbs izdarīts, vai tas ir regulāri jākontrolējumās iedzīvotājiem, vai pārziņiem, ka tas paziņojums, ka tas pieteikums ir atnācis? Pieteikumi nāk uz e-pastu. Kaut kādā veidā tiek paziņot? Jā. Tātad pārvaldnieks saņem e-pastā, jums ir jauns pieteikums, un tad viņš var uzspiest uz saites un reaģēt uz šo pieteikumu.
Jā. Es varu ieteikt kaut kādu WhatsApp? Nē, pārvaldniekam tas iet uz e-pastu. Bet darbiniekiem tas iet uz aplikāciju. Aplikācija nāk komplektā ar visu šo produktu. Tātad šī ir darbinieka aplikācija, mēs varam redzēt, ja? Un šī ir iedzīvotāja aplikācija. Faktiski iedzīvotājs var darīt visu to pašu, ko viņš var darīt savā portālā, tikai šeit tas viss viņam ir vienmēr kabatā līdzi. Tad viņš var gan apmaksāt rēķinus, gan iesniegt skaitītāju rādījumus, var pat nobalsot, ja ir par ko balsot. Bet darbinieki redz tikai savus uzdevumus, uzspiežot uz uzdevuma, viņi redz informāciju par pieteikumu, par objektu, redz datums, līdz kuram tas viss ir jāizdara. Un, piemēram, šeit ir arī jauna funkcija, ka var aizpildīt apsekošanas aktus. Tātad, ja darbinieks ir saņēmis uzdevumu veikt vizuālu apsekošanu, tad viņš aizpilda staigā pa objektu un atbild uz jautājumiem, var norādīt, kādā stāvoklī ir komunikācijas, var pievienot attēlus. Šie te šabloni, viņi ir pārvaldnieku portālā rediģējami. Līdz ar to, ja jums ir kaut kādas specifiskas lietas, ko jūs gribat pārbaudīt, tad jūs to visu liekat savā aktā, un tātad jūsu darbinieki jau strādā tieši ar to formu, kādu jūs viņu nodrošināt. Kas vēl ir, manuprāt, ļoti labi, ir tas, ka, ja jums ir darbinieks, kas lieto aplikāciju, un viņš ir iespējojis funkciju lokācija, tad mēs varam vienmēr apskatīties, kur darbinieks atrodas. Piemēram, ja mēs redzam, ka cilvēks nepilda aktīvi nevienu uzdevumu, mēs portālā redzam, viņš sēž mājās dzer tēju. Mēs varam uzreiz zvanīt un prasīt, hei, es redzu, ka tu esi pie sevis mājās, nāc uz darbu, ir tur avārija. Un, tādā veidā to var atrisināt. Ja? Un tad viņi paši izvēloties to, ko mēs esam klasifikatorā ielikuši, dažādus materiālus, pakalpojumus, ko mēs sniedzam, viņi tad atzīmē, ko viņi ir iztērējuši. Tur 10 skrūves, 5 metrus ar trubām vai vēl kaut ko tādu. Ja? Viņi nekontrolē cenas, viņi kontrolē tikai daudzumus. Viņi var izmantot tikai to, ko mēs esam pievienojuši. Līdz ar to nebūs tādu brīnumu, ka darbinieks aizies uz veikalu, nopirks tur flīzi par 1000 eiro un pieliks viņu šeit pie izpildītajiem darbiem kā materiālu. Tā nebūs. Ja vien jūs paši nenopirksiet to flīzi un neieliksiet viņu tur. Tā. Tarifu plāni. Es zinu, ka šis parasti cilvēks ļoti interesē. Mums ir 4 pamata plāni. Bet ir tā kā mūsu mērķis ir demokratizēt, tad mēs vienmēr cenšamies atrast kaut kādu kompromisu, un pat tad, ja jums liekas, mums tas īsti neder, varbūt tas mums ir par dārgu, jūs tāpat varat mums uzrakstīt, un mēs varam sazvanīties, un iespējams atradīsim kaut kādu kopīgu valodu. Jo ir arī, piemēram, uzņēmumi jau esošie klienti, kuri saka, viss ir ļoti labi, bet mums to visu nevajag. Mums vajag, piemēram, tikai servisu centru. Un mēs tādi, labi, lietojiet tikai servisu centru. Un tad viņi nemaksā par visu produktu, viņi maksā tikai par daļiņu. Un tad viņiem ir pieejama gan aplikācija, gan visas tās funkcijas, ko es jums rādīju. Viņi nav pieejami iedzīvotājiem, bet ja, piemēram, viņiem iedzīvotājs zvana, kāds dispečers saņem to zvanu, reģistrē pieteikumu, tad jau tālāk šī darba organizācija un sadale jau notiek caur portālu. Jā, ir arī, piemēram, klienti, kuriem ir kaut kādas ārējas sistēmas, tur, piemēram, Horizons vai kaut kāds, kas mums ir Winams vai vēl citas programmas, kas kurās ir rēķini, noliktavas un viss pārējais.
Un kas viņus interesē, ir savukārt šī te iespēja komunicēt ar saviem iedzīvotājiem. Nu, un tad attiecīgi viņiem tad rēķinus ņemam nost, un viņi arī lieto tikai to moduli, kas viņiem ir vajadzīgs. Standarta ieviešanas plāns ir tāds, ka jūs atstājat pieteikumu. Starp citu, mums tur galvenajā zālē arī ir meitene, kas maina kafiju pret pieteikumiem. Tā kā, ja jums gribās kafiju padzerties, jūs varat šitien te nepildīt, jūs varat aiziet pie mūsu meitenes, noskanēt šo pašu kodu un saņemsiet kafiju. Bet varat arī nedzert kafiju, varat šeit pats skenēt un pildīt formu. Varbūt jūs pat nezinājāt, ka jums to vajag, bet tagad jūs zinat. Tad mēs ar jums sazvanamies, mēs noskaidrojam, kāds ir jūsu bizness, kādas ir jūsu vēlmes, ko jūs īsti gribētu. Un vienojamies par izdevīgāko sadarbības modeli. Tā, lai izdevīgi ir gan jums, gan mums. Pasakām, kādus datus vajag, jūs mums atsūtat datus, mēs jums palīdzam viņus importēt. Ja nepieciešams, organizējam apmācības, rādam, kā strādāt ar mūsu produktu, un viss ir gatavs. Nu, tas ir atkarīgs, protams, no jūsu biedrības vai pārvaldes izmēra. Citreiz tā ieviešana var prasīt tur 2-3 dienas, un citreiz vajag 2 mēnešus. Bet, jebkurā gadījumā, tad, kad mēs esam jau importējuši datus, tad mēs varam sūtīt vēstules visiem saviem iedzīvotājiem. Ei, mums ir jauns portāls, lūdzu, reģistrējieties. Un tad viss aiziet. Jā. Tātad licence tas ir gan pārvaldnieks, gan darbinieks. Ja jums ir liela namu pārvalde, tad 15 x 40. Tas nozīmē 600 eiro mēnesī, un tad jums ir pārvaldnieks un darbinieki komanda no 15 cilvēkiem un vairāk. Ja jums ir mazāka komanda, tad jums pilsēta nav vajadzīga, tad jūs ņemat lētāku tarifu plānu. Jā. Es atceros, bija skaitītāji ievada, kā viņš komunicē ar nolasāmajiem skaitītājiem. Šobrīd mums nav automātiskas integrācijas, bet ja mēs varam, piemēram, mums vienkārši vēl nav klientu, kuriem būtu attālinātā nolasīšana, bet ja mēs tiekam pie skaitītāju API, nu tad viņu tā kā datu apmaiņas punkta, ja mēs varam izgūt datus, tad mēs varam viņus arī importēt. Šādas te integrācijas mēs varam sataisīt, cik vajag, ja mums ir iespēja ar viņiem savienoties vai vienkārši kaut vai nodrošinot caur importa-eksporta funkciju, tad varam importēt. Jā. Kā viņš šeit sagatavo rēķinus, kā viņš komunicē grāmatiem, vai jums nākotnē plānojums ieviest arī ekonomisko grāmatu? Atskaites, kas ir nepieciešams grāmatvežiem, sistēma ģenerē jau tāpatās. Tad par to, kādus rēķinus mēs esam izrakstījuši, par to tad apkopotās atskaites, ja, pa pakalpojumiem, pa katru pozīciju. Tāpat arī, cik mēs esam maksājumus saņēmuši, ja, un tad mēs zinām, ja mēs esam piestādījuši rēķinus par vienu summu un saņēmuši maksājumus par citu summu, tad mēs varam uzreiz izmantojot vienkāršo matemātiku, saprast, cik mums ir neiegūtie ieņēmumi. Tāpat arī parādnieku atskaits mēs varam iegūt. Tā nu gluži nav, ka grāmatvedības mēs tur neatbalstam, protams, ka, bet automātiski savienotāji mums arī vēl nav, bet kas attiecas uz 2028. gadu, mēs plānojam pievienot mūsu produktam jau grāmatvedību biedrībām, kas ir salīdzinoši vienkārši grāmatvedība, un tad jums nevajadzēs papildus ne programmas, ne arī grāmatvežus. Jā, nākamajā gadā mēs plānojam viņu pievienot. Protams, lielajiem uzņēmumiem tas visticamāk nederēs,
Bet mazajiem uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi tieši finanšu efektivitāte un laika efektivitāte, tas būs, tā būs ļoti laba tā kā opcija. Tāpat mēs, jā. Vai jūs sadarbojaties, vai jūs kaut kā nodalu izstrādājat attiecībā uz vienkāršo digitalizācijas projektu? Nē, bet mēs plānojam. Tāpat mēs nākamajā gadā vēlamies arī veikt integrāciju ar BIS, jo šobrīd viss tas, ko mēs darām, mums būtu tad manuāli jāeksportē un jāliek BISā, un arī nav skaidrs, vai tur viss aizietu, bet uztaisot savienojumu ar BISu, tad varētu datus sūtīt automātiski, mēs vienkārši nospiestu podziņu un viņi aizietu. Tas arī vēl ir tikai idejas līmenī, bet 2026. Solās būt ļoti labs gads. Tā kā gaidam jaunumus. Jā. Vai cena mainīsies, kad šie 6 punkti? Nē. Pagaidām nē. Pēc tam, ja jūs gribēsiet vēl papildus kaut kādas integrācijas savienojumus, tad par tiem mēs runāsim atsevišķi. Un tad atkarībā no tā, vai jūs gribat ekskluzivitāti vai negribat, tad gan cena varētu pamainīties. Nē, jo produkts aug un attīstās visu laiku, un mēs neņemam papildus naudas par to, ka mēs kaut ko izstrādājam. Mēs gribam vienkārši jaunus klientus, vērājot to, kādas ir klientu sāpes ikdienā, mēs vēlamies viņiem palīdzēt. Tādēļ pagaidām mēs netaisamies celt cenas. Vai ir vēl kāds jautājums? Grāmatvedība biedrībā, kad 26. gadā es to plānoju ieviest 2. pusē vai 1. pusē? Es teiktu, ka gada vidū. Tā, protams, uz gada beigām es mēģināju salikt tā pēc gaidāmības. Tad pirmie būs šie, un šis varētu būt uz gada beigām. Cerams, ka paspēsim, ja nepaspēsim, tad 2027. Tad mākslīgā intelekta aģents, tas ir. Jūs noteikti esat sastapušies ar situāciju, kad jums zvana kāds dusmīgs onkulis vai tante un lamājās, ko jūs te esat izdarījuši, jūs te neko nedarat, jūs vispār, kur mūsu nauda? Ja? Tad šis aģents, kurš ir ļoti pacietīgs un visus konfliktus ir gatavs nogludināt jūsu vietā, viņiem atbildēs. Manuprāt, ļoti forša iespēja nākotnē. Latvija. Jelgavā strādājam visi. Programmējam uz vietas. Un neviens indietis ar pie mums pagaidām vēl nestrādā. Ko var zināt? Jūs jau man paspējāt dažus uzdot, bet es esmu gatava atbildēt vēl. Cik ilgi mums strādā? Ilgi. Pats produkts aug un attīstās jau 8 gadus. Sākumā tas bija viens klients, tagad jau ir bišķi vairāk. Nē, vēl bišķi vairāk. Vēl bišķi vairāk, jā. Nevar īsti pateikt, cik, bet cerams, ka pēc šīs konferences būs vēl vairāk. Ja mēs tā augsim pa eksponentu, tad jau visiem labi. Daudz klientu, daudz izstrāžu, produkts dārgāks nepaliks. Varbūt. Tad redzēs. Šis? Jā. Teiksim, jūs esat biznesa mājas. Ko nozīmē cenas licences, cik ir jābūt Mēs meklētu, kāds piedāvājums jums ir izdevīgs. Tur jau par, atkarīgs no tā, cik jums ir darbinieku, cik jums ir pārvaldnieku.
Jo, piemēram, abonements, viņš nav atkarīgs no tā, cik jums ir reģistrēti lietotāji, bet ir drusciņi atkarīgs no tā, cik daudz dzīvokļu jums ir. Un tieši tāda minimālais, teiksim, par to servis cenu, tas ir 600 eiro, tas ir vienreizēja licence? Nē, tā nav vienreizēja licence. Tur ir domāts, ka jūs katru mēnesi maksājat abonementa maksu un izmantojat. Tas ir katru mēnešu licence maksā 600 eiro, ja? Jā, bet tas ir ļoti, ļoti liels tarifu plāns. Iespējams, ka var kombinēt, piemēram, jums ir daudz dzīvokļu, bet jums nav tik daudz darbinieku, tad jūs paņemat servisu centru, piemēram, kur jums ir 10 licences. Bet tie tāpatās būs 400, bet tie vairs nebūs 600. Ja? Tad jūs, piemēram, paņemat abonementa cena, tas ir par visām pārējām funkcijām. Rēķini, atskaites, skaitītāji. Es jums pateicu, jums ir 50 mājas, ja? Labi, tas nav nevis stāvētas jāda, vienkārši kopā. Jā, jums var sapludināt labi 400 eiro lietas ir palīdzams, ja? Tas ir minimālais. Un cik tad būtu abonements vēl uz? Jā, jūs skatāties, cik jums ir pārvaldnieki. Ja jums ir viens pārvaldnieks... 2 pārvaldnieki un 8 darbinieki. 2 pārvaldnieki un 8 darbinieki. Tātad jūs paņemtu, piemēram, licenci par 350 x 2, tie būtu 700. Un servisu centru jums varbūt nav vajadzīgs šis, jums varbūt ir vajadzīgs šis. Un tad jūs reizināt 240. Jā, kaut kā tā. Vēl kādi jautājumi? Nē, jā. Tad paldies par uzmanību. Ja jūs gadījumā interesē, tad varat paņemt vizītkarti, sazināties ar mums, kā arī jūs varat zālē tur atstāt pieteikumu ar saviem datiem, lai mēs ar jums sazinātos. Pieviena kafija, konfektīte. Un laikam viss.